Halo, halo! Ir izaicinājuma trešā diena, un brokastis ir klāt. Šoreiz man atkal ir 5 olas, mazliet tomāti, un tas īstenībā nav samagonka, tas ir minerālvielas. Man vajag minerālvielas, tāpēc es uzņemu papildus šķidrā veidā. Iedzeru. Labadiena! Esam atpakaļ virtuvē, kā parasti. Šeit notiek visas trakākās lietas. Gatavojam visai dienai paiku. Tad būs fileja, rīsi. Visas fileja, kā parasti standartēdies jau, kā viss jau norieties, bet tā, teiktu būs salātiņi un ļoti viss vienkārši pēc iespējas ātrāk, lai gatavs un varu doties dienas darīšanā. See you! Viņi būs galā. Šeit būs visas dienas paika manējā. Ne visas dienas, bet 2-3 ēdienreizes sanāk. Tā. Te var redzēt, ka viss kopā sanāk. Vistas filē 400 grami. Tur tas pārsvarā olbaltumvielas. Rīsi basmati. Tur ir vairāk ogļu hidrāti tieši iekšā. Un tad aiziet arī koksrieksteļi arī īstenībā. Tas skaitās pie labajiem taukiem. Un tālāk aiziet tas, kas varbūt tā nav tik labs, bet es vienmēr pieturos pie tā principa, ka 90% laba paika, un ja 10% kaut kas ne tik labs, bet viņi iekļauj iekšā kopējā daudzumā, tas arī viss vēl ir ok, un ja negatavojas sacensībām, bet dara to priekš sevis, tad rezultāts tāpatās būs ļoti labs. Un tur 100 gramu kečupu, lai garšīgāk man vistiņi sanāk. Un dārzeņu mērcīti bija šī pievēl klāt, tā ir tāda arī ap 9 gramu ūrhidrātu uz 100 gramiem. Tā, tagad principā gatavs ēst un doties tālāk dzīvē. Es beidzot esmu ārā no mājas ar Ričuku. Ops, mēs brauksim uz... Man ir viena satikšanās par uzturu bagātinātājiem. Tur redzēs, kā ies, ja tur būs kaut kas interesants, tad pēc tam zinās, ja ne, tad droši vien, ka nē. Jā, un pēc tam močējam uz treniņu, un beidzot pirmais treniņš. Jei, beidzot es esmu zālītē. Bija tikšanās ar uzturu bagātinātāju, izplatītājiem, teiksim tā. Interesanti čari, tur ņemās kaut ko, viņi arī grib, vai YouTube video arī domā likt, un visu kaut ko viņi tur domā darīt. Šo to paņēmu, es pagaidām vēl īsti negribu reklamēt, vienīgais, kamēr esmu pats īsti pārbaudījis, nepatīk reklamēt to, ko es nezinu, kas tas īsti ir. Vienīgais, ko es paņēmu, tas ir proteīna bārs, to es uzreiz varu parādīt, diezgan garšīgs bija. Un te ir 26 ogļhidrāti un 20 gramu olbaltumvielas, līdz ar to, tā, vairāk domāts pirms treniņa tieši atliku. Šim te var redzēt, varbūt tām ir redzi. Tā, bet jebkurā gadījumā viss tas ir jāskat atkal klāt, līdz ar to es no jums varbūt tām kaut ko noskalnājis, lai man dienas beigās viss saskan. Tā. Aiziet tagad beidzot treniņš. Un šeit mums paredzēts ir smagais treniņš bicītim un vieglais treniņš mugurai. Es tā kā svičoju, mainu vienu vieglāku treniņu, vienu grūtāku treniņu, un nākamā reize pa otrā. Nākamā reize kā muguras smagais un bicīts vieglais. Tāpat tās arī cits grupas, pēc tam redzēs. Sākumā iesaldīsies tīri ar vieglu svāru. Tāpēc mazliet pakomentēšu, kas te īsti notiekās. Šodien, tad, kā jau pirms tam agrāk teicu, kad tagad ir smagā diena bicītim un vieglā mugurai. Pēc tam otrs treniņš būs smagais mugurai un vieglais bicepsam. Īstenībā esmu palicis tiešām bišķīt švakāks. Aptuveni kaut kādi 5 kg varētu būt nogājuši no darba svariem nost, jo var redzēt, ka es te šūpojos un goros, un tāpēc neko īsti pacelt nevar. Ja kāds skatās vingrinājuma tehnika, tad te ir tiešām nebaigi labi, jo alkoļiem jābūt stingri klāt, un muguru nevar īsti šūpot turp šur. Bet arī laiku laikam īstenībā var arī čītot, ja ir pietiekošo pieredzi un jau jūti, ka reizēm tas muskulis pat labāk darbojas, kad tu čīto un tev labāk rezultāts aiziet. Tas ir atkal tur būs varbūt miljonas diskusijas, tā kā komentāros vai kaut kā tā. Ok. Un tev redzēt, jā, kad pēdējais piegājiens agrāk, es visu reizi nepacēlu, pacēlu 6, plāns bija 8, 4 piegājieni pa 8 reizēm. Pirms tam bija 2,5 kg vairāk, un es varēju visas 8 pacelt, tagad ar visu locīšanos un mocīšanos tikai sanāk
nu, pa 2,5 kg mazāk, un tad ne tā baigi forši. Un tā pamazām mēģinam varbūt formulī uz to, kamēr nost svaru, droši vien, ka tāpat tās nokritīsies nost. Nu, otrais vingrinājums paņēmu arī Hantels sēdus. Nu, arī sanāk te netik forši, bet, nu, kā ir, tā ir, tad pamazām centīsimies likt klāt, nu, atgūt spēkus. Trešo vingrinājumu es paņēmu šeit speciāli krietni mazāku svaru kā parasti, bet tas man likās, ka pat tomēr arī bija šī pa viegli bija. Un es tomēr pieliku klāt, un tad bija normāli. Nu, šis ir tāds vairāk kā izolējušais vingrinājums. Arī man patīk tāds, viņš baigi forši tā kā dedzina un var labi izjust visu to musīti. Mēs ņemam bicītiem arī smagajā dienā tikai 3 vingrinājumus. Es vispār neņemu ļoti daudz vingrinājumus, ka daudziem citiem patīk daudz vairāk vingrinājumus. Un te aiziet tā kā tā saucamā vieglā daļa, tur man tiešām ir viegls svars. Es paņemu uz 12 reizītēm uztaisu bloku. Tad es uzlieku 1 minūti. Un es tā kā, ja vieglais treniņš, tad man ir viegls svars, 1 minūte pauzīt, un tās pauzītes laikā es taisu tā kā kaut ko no kardio. Piemēram, šoreiz es paņēmu jumping jackus. Citā reizē es varu tur kāpt uz krēsla, citur skriet uz vietas, tur skriet balstā guļus. Vai vienalga, kaut ko, kas ir vienkārši kaut kādas kustības, aktivitātes, un tādā veidā patērē vairāk kalorijas tajā treniņā. Šos patiesībā iemācījos ir bodybuilding.com tāds Jims Stopani, tāds interesants arī čalis. Nu, jebkurā gadījumā var arī bez tā mierīgi iztikt, bet man patīk tas, ka treniņš paliek tāds rītīgi intensīvāks un tu jūties kārtīgi patrenējies, bet ja tu vienkārši tā kā parasti trenējies, tad īsti, it kā jūti, jā, tu esi trenējies, bet nav tas, kas agrāk, piemēram, ka es ņēmu tos dropsetus, tad likās, ka es esmu baigi notrenējies, bet tas varbūt rezultātā nemaz nebija tik labi. Otro vingrinājumu tad paņēmu Hantels vilkšanu pie vēdera. Nu, arī tad tehnika arī nav baigi foršā. Arī pa 12 reizēm uz katru pusi. Īstenībā, jā, kad skatos no malas, mugura diezgan šķība ir nu jā. Vispār tādā ziņā labi, ka es nofilmēju, tad es pats redzu savējās arī kļūdas. Un te es arī uzlieku minūti. Un šoreiz es vienkārši kāpšu augšā. Hops augšā. Nu, atkal vēl viens tā kā pa vidu tas kardio veids. Var mierīgi iztikt arī bez šīm kāpelēšanām un visiem tiem aktīviem kardio. Tikpat labi arī var nomest tīri, vienkārši taisot spēku vingrinājumus. Vienkārši man patīk tas, ka tu jūties, ka tu esi beigās tā kā nodzinies un notrenējies. Un tas varbūt palīdz papildus vēl bišķīt kalorijas tā kā sadedzināt. Te man Neģi uzdāvināja. Es tā kā baigi neatbilstu tās aminoskābes BCA, bet viņš man uzdāvināja, man bija dzimšanas diena nesen, tā kā izdara pa ļaunu, viņas noteikti nenāks. Lai gan arī viņi īpaši tā viena aminoskāba leosins. Un treniņš galā te jāiedzer proķīts jau mums ir iekšā. Un ieliksim klāt vēl slapeno ieroci, vīnogu cukurs. Nu, viņš uzreiz nonāk asinīs, nepārsēdās ar aknām kā fruktozi. Tas tātad kā dalīt dekstrōzi no fruktozes iemečiem iekšā. Aptuveni 30 gramus jāuzliek uz nulīti. Un to visu arī jāieliek fitness palā, lai rēķinās kopējās kalorijas. 23, 26. Precīzi. Nu labi, 29 būs ļoti ok. Vienīgais laiks, ka var to cukuru arī izmantot, tas ir vienīgais pēc treniņa. Nevar tā vienkārši ikdienā dzert. Viņš baigi pacels uzreiz cukuru līmenis, dalīsies insulīns, bet vienīgais laiks, kad to vajag, tas ir uzreiz pēc treniņa. Labu apetīti. Lūk, arī viņš ir. Tā var labi redzēt. Cik tur iekšā lobaltinās oļhidrāti, talki. Pēc treniņa uzreiz taukus nevajag, vajag tikai lobaltinās oļhidrātus. Jā, kāds nezinu. Ok, labi nosēvojam. Un kopā ir savākušās 1946 kalorijas. Diezgan.
vakars Pļauniekos. Es tikko izgāju no zālītes, močīšu tagad mājās. Man ir ričuks, kā parasti. Un kāds stundas brauciens sanāk. Viss baigi forši. Tikai vajag kaut kardio. Un tad mājās vēl tiekamies. Izstāstīšu līdz galam, kas man tur bija tiem visiem uztur brīnumiem. Es beidzot esmu mājās. Gan arī mājās man tikai jau jāuzkāp augšā. Abi divi kardio būs uztaisīti. Un gara diena šā bija, bet tā ir principā tikai 3. diena. Viss šajā super challenge. Bet mēs turamies. Peace out. Yeah. Te ir man pēdējā ēdienreize. Tur var grieķu jogurts, bišķīt zemenes klāt. Saldinātājs bišķīt proķīts. Lai pievākt vēl kaut kāds 40 gramu obaltumvielas, lai savākt visu dienas normā. Ja godīgi esmu baigi nogurs un viss, par ko es spēju domāt, ir iet gulēt, tā kā šis man bija jāpat jau filmē. Ar labu nakti. Un beigās maziņš kopsavilkums vēl. Tad kopā rekapēt 9 olas šodien, 400 gramu visas filēs, paciņa ar rīsiem, mazliet tur tā kokosrieksteļa vēl klāt. Un tālāk pēc treniņa izdzēru proķīti, un vakarā sanāk vai piekurs proķītis, un tev nevar redzēt, bet tās zemens vēl bija klāt, un vēl proteīna batoniņš, un vēl saldinātājs. Un tad viss kopā jau tuvojos tam, ka man vajag tās 2500 kalorijas, 250 obaltumvielas, 187 ogļhidrāti un 84 tauki aptuveni dienas mērķis. Un tad plus mīnus viņi tur varie. Pirms pašās beigās izklausījās, ka bija baigi nogurs. Bija jau arī īstenībā nogurs, bet nebija arī tik traki. Un es nākamajā dienā paņēmu tāpēc dienu bez kardio, tikai spēka treniņš. Un jācenšas arī ieklausīties savā ķermenī. Ja viens ir tas, kad ir slinkums, otrs tas, ka tiešām ķermenim ir pa daudz. Un tad jājūt tā robeža ļoti smalka. Un tā. Paldies, ka skatījies. Cerams, ka kaut ko varēs paņemt, kaut kas varbūt noderēs. Un tad tiekamies nākamajos videos veicienos. Čau, čau!